Gudrības vārds 2 gaismas skolotāja vēstījumi 4. janvārs 2006. gads. Iemīļotais Vairačāna, mēs gaidām, kad jūs kļūsiet pieauguši. Es esmu Vairačāna, atkal atnācis pie jums. Sākumā man gribētos apsveikt tos, kuru pūliņiem pateicoties jums ir iespēja atkal saņemt mūsu vēstījumus. Jūs zināt, ka vēstījumu nodošanai tiek patērēts ļoti liels enerģijas daudzums, un ja jūs ar savām pūlēm nebūtu padarījuši iespējamu diktātu pieņemšanas turpinājumu, tad mēs būtu spiesti pārtraukt. Kosmosā viss tiek pakārtots saprātīgumam un mērķtiecīgumam, un ja mēs neredzam, ka jūs uzņemat mūsu doto mācību, un jūs esat gatavi fiziskajā plānā veikt nepieciešamās darbības, lai mūsu mācības sasniegtu lielāku izplatību, un ja mēs neredzam, ka jūs esat gatavi sniegt atbalstu ar savām lūgšanām, tad mēs aizveram iespēju logu līdz labākiem laikiem. Tāpēc tas, ka jums ir iespēja saņemt šo mācību, liecina par to, ka jūsu pūles ir bijušas pietiekams un jūsu pūles ir atzīts par pietiekamām, lai diktāts ar šo sūtni tiktu turpināti. Vienmēr, kad rodas jautājums dot vai nedot kārtējo mācību, mēs rūpīgi apsveram visus par un pret. Jēzus deva mācību par to, ka nedrīkst liet jaunu vīnu vecos ādas traukos, tāpēc mēs novērtējam trauka kvalitāti, pirms dodam zināšanas un enerģiju. Un čapi beidz rakt. Tātad, tas attiecas uz katru no jums, kurš saskaras ar šo mācību. Jūs varat sniegt savu nelielu atbalstu, vienkārši daloties dotajā mācībā ar saviem paziņām un tuviniekiem. Jūs varat dot lūgšanu enerģiju šī diktāta ciklu uzturēšanai, jūs varat piedalīties grāmatu izdošanā, to izplatīšanā vai tulkot diktātus citās valodās. Visi šie jūsu centieni summējas un nonāk mūsu debesu datoros analīzei. Un mēs salīdzinām to enerģiju, ko mēs esam patērējuši, lai sniegtu mācību ar to enerģiju, ko patērējāt jūs, lai apgūtu šīs mācības un izplatītu tās savā oktāvā. Un pārsvars izrādījās nedaudz jums par labu, tāpēc tagad mēs cenšamies līdzsvarot svaru kausus un sniegt jums tik daudz dievišķās enerģijas un zināšanu, lai ievērotu enerģiju līdzsvaru. Atklāšu jums noslēpumu, ka vēl pavisam nesen līdz tam, kad karmas valde sāka savu sanāksmi, un jūs zināt, ka es arī esmu karmas valdes loceklis, svaru kausos to enerģiju, ko devām mēs, bija pārsvarā. Tāpēc iemīļotais Serapis Bejs runāja par to, ka viņa diktāts var kļūt par pēdējo. Un lūk, šodien man ir tā laime atkal sarunāties ar jums un dot jums savu mācību un dāvāt jums savu enerģiju. Es esmu Vairačāna, Buda Vairačāna, un kā Budam man ir pienākums sniegt jums zināšanas un dot enerģiju. Jūs zināt, ka līdzsvarus planētas uztur cilvēki, kas sasnieguši Budas apskaidrību. Tas nenozīmē, ka šie cilvēki daudz atšķiras no jūsu lielākās daļas fiziski un pat garīgi. Apziņas paplašināšanās pakāpe un Budas apziņas līmenis nav tik daudz saistīts ar ārējām izpausmēm, cik ar iekšējo stāvokli, bet tieši šie cilvēki savu sasniegumu pakāpes dēļ ir spējīgi saglabāt līdzsvaru uz planētas Zeme. Sasniegt Budas apziņas līmeni, tas ir uzdevums, kura īstenošana ir jūsu priekšā. Jūs visi kļūsiet par Budām. Tiesa, ne visi no jums kļūst par Budām šajā iemiesojumā, taču Budas apziņas līmeņa sasniegšana jums ir tikpat nenovēršama kā tas, ka šī visuma attīstība turpināsies. Jūs saņemat iespēju piekļūt zināšanām, kas nav atrodams grāmatās, kuras ir veikalu plauktos un bibliotēkās. Jūs iegūstat piekļūt zināšanām, kas glabājas kosmiskajā zināšanu dārgumu krātuvē, un lai iegūtu piekļuvu šīm zināšanām, jums ir nepieciešams sasniegt Budas apziņu. Tāpēc mēs nepakurstam atkārtot, ka jums vajag šķirties no tās jūsu daļas, kas ir nereāli un kas traucē jums iegūt piekļuvu kosmisko zināšanu un enerģiju dārgumu krātuvei. Jūs varat turpināt spēlēt jūsu zemes spēles, tomēr pamazām atbrīvoties no šīm spēlēm. Jūs zināt, tieši tāpat dara bērni. Spēlēs savas spēles un spēlēs ar savām rotaļlietām līdz noteiktam vecumam. Un pēc tam tikai pēc dažiem gadiem līdzšinējās rotaļlietas viņus vairs neinteresē. Kāpēc? Tāpēc, ka ir mainījies apziņas līmenis. Viņi ir kļuvuši pieauguši. Tieši tāpat mēs gaidām, kad jūs kļūsiet pieauguši un beigsiet spēlēt tās spēles, kas raksturītas cilvēcei bērnības vecumā. Ja es atnāktu uz bērndārzu un sāktu bērniem stāstīt par visumu uzbūvi un par sarežģītāko informācijas sistēmu uzbūvi, tad bērni man nesaprastu, viņiem būtu neinteresanti, bet izskaidrot bērniem saprotam to, ka aiz viņu bērnu rotaļu pasaules robežām eksistē cita pasaule, ir katra laba audzinātāja un skolotāja pienākums. Tāpēc es nevaru jums sniegt kosmiskās zināšanas un zināšanas par šī visuma uzbūvi, bet es varu jums pateikt, ka ir cita pasaule, kas pilna ar kosmiskām būtnēm, kuras ir uz citas apziņas attīstības pakāpes un ir citas savstarpēji attiecību formas ar dažādām dzīvības formām.
Un iespējams, ka tad, kad jūs par to uzzināsiet, jūs iegūsiet ievirses impulsu, kas pamudinās jūs tiekties uz tālajām pasaulēm un augstākiem apziņas stāvokļiem. Kad jūs bijat mazi, daudz no jums gribēja kļūt pieauguši, lai iekļūtu tajā pasaulē, kurā dzīvo un darbojas pieaugušie. Kāpēc tagad jūs noslēdzaties savā pasaulē un zaudējat tiekšanos uz citām pasaulēm? Pasaulēm, kas atbilst citam apziņas līmenim, Budas apziņas līmenim. Un tieši tāpat kā jūs nevarēsiet ieiet pieaugušo pasaulē, kamēr neiegūsiet noteiktu izglītību un audzināšanu, tieši tāpat jūs nevarat iekļūt mūsu pasaulē un sākt tajā darboties, kamēr nesaņemsiet noteiktu apmācību un jūsu apziņa nepacelsies nākamajā attīstības līmenī. Un jūsu pirmais solis vajadzīgajā virzienā būs vēlēšanās un tiekšanās sekot mūsu norādījumiem un padomiem. Es šodien izklāstīju jums izpratni un mūsu pieeju, kuru mēs īstenojam darīšanā ar zemes cilvēci. Iespējams, daudziem no jums šķitīs aizskaroši, ka mēs jūs uzskatām par bērniem. Tomēr jūs paliksiet bērni, kamēr nespēsiet pārvarēt sevī savas bērnišķīgās iegribas un bērnišķīgās tieksmes. Tāpēc es jums novēlu pēc iespējas ātrāk kļūt pieaugušiem un beidzot pilnībā uzņemties visu atbildību par planētu un par visu dzīvo uz planētas Zemi. Es esmu Vaira Čana, biju ar jums šajā